2014. gadā Vladimirs Putins 4 nedēļās ieņēma Krimu, gandrīz neizšaujot nevienu šāvienu. Viņš nosauca pussalu par svētu zemi, par negrimstošu aviācijas bāzes kuģi. Tā bija viņa valdīšanas lielākā trofeja, pierādījums tam, ka Krievija atkal ir kļuvusi par impēriju. 12 gadus vēlāk šī trofeja pārvēršas par slazdu. Un visiespaidīgākais ir tas, kā tas notiek. Ukraina nesūta tankus. Tā neiebrūk pa sauszemi. Tā atklāja kaut ko daudz vienkāršāku un daudz grūtāk apturamu. Tā pārvērš Krimu par salu, pārgriežot tiltus, nogremdējot prāmjus, nosprostojot ceļus, izsmeļot degvielu un pa vienam ieņemot jūru un debesis ap pussalu. Ideja ir nežēlīga savā vienkāršībā. Krima nekritīs lielā tanku uzbrukumā. Tā kļūs pārāk dārga, lai to noturētu. Neiespējami apgādāt, neiespējami aizstāvēt, neiespējami dzīvot. Šajā apkopojumā jūs sapratīsiet šo sabrukumu, aplūkojot to 3 daļās. Pirmkārt, kopaina, kāpēc Krima izšķir visu karu un kā visspēcīgākā Melnās jūras flote tika padzīta no turienes. Pēc tam nožņaukšana. 3 artērijas, kas savieno pussalu ar Krieviju, tiek pārrautas viena pēc otras, līdz Sevastopolis degvielas uzpildes stacijās vairs nav degvielas. Un visbeidzot, debesis. Visneticamākais ierocis visā karā, kas pārvar visdārgāko pretgaisa aizsardzību uz planētas. Un tas mūs noved pie neērtā jautājuma. Cik ilgi Putins vēl spēs noturēt savu visdārgāko dārgakmeni, pirms tur esošie Krievu karavīri būs pēdējie, kas uzzinās, ka ir palikuši vieni? Sāksim ar kopējo ainu. – 2025. gada 3. jūnijas, 4 stundas 44 minūtes no rīta. Kerčas šauruma dziļumos Ukrainas aģenti mēnešiem ilgi darīja kaut ko tādu, ko nevienam nevajadzētu spēt izdarīt. Viņi uzstādīja bumbas zem Krievijas visvairāk apsargātā tilta. Šis tilts izmaksāja gandrīz $4 miljardus. Tilts, kur pats Vladimirs Putins atklāja, braucot ar kravas automašīnu. Un kad tika iedarbināts detonators, uz balsta kolonnām eksplodēja 1100 kg TNT. Bet ja tu domā, ka šī bija lielākā daļa no stāsta, tu vēl neesi sapratis, kas notiek, jo šis sprādziens bija tikai viena daļa. Neliela daļa no daudz lielāka plāna, kas tiek veidots jau gadiem ilgi. Un tagad, 2026. gadā, tas beidzot tuvojas noslēguma fāzei. Ukraina dera kaut ko Krimā, ko neviens nebija uzskatījis par iespējamu, un Vladimirs Putins to zina, bet vairs nespēja to apturēt. Jautājums ir, kā? Kā valsts, kurai gandrīz nav jūras spēku, spēja sagraut vienu no pasaules spēcīgākajām flotēm? Un kāpēc Vladimirs Putins ar visu savu armiju vairs nespēja reaģēt? Atbilde ir satraucošāka nekā jūs iedomājaties. Lai saprastu, kas notiek tagad, jums jāatgriežas pagātnē, pirms 12 gadiem. 2014. gada februāris. Vladimirs Putins izmantoja politiskā haosa brīdi Kievā. Viņš nosūtīja karavīrus bez atšķirības zīmēm uz Krimu. Mazāk nekā 4 nedēļās viņš pārņēma visu pussalu, gandrīz neizšaujot nevienu šāvienu. Putins teica, ka tas ir viņa valdības lielākais sasniegums. Viņš teica, ka Krima ir svēta zeme, ka tā ir negrimstošs aviācijas bāzes kuģis Melnajā jūrā. Un viņam bija taisnība par vienu lietu. Krima nav vienkārši kāds zemes gabals. No turienes Krievija kontrolē visu Melno jūru. No Sevastopolis galvenās Krievijas jūras kara flotes bāzes Krimā iziet Krievijas flote. No Krimas tiek palaistas raķetes, kas krīt uz Kīvu, Odesu, Mikolaivu. Un vēl ir kas vairāk. Melnās jūras dzelmē ūdeņos, kas līdz 2014. gadam piederēja Ukrainai, ir dabas gāzes rezerves, kuru vērtība tiek lēsta $100 miljardu. Kad Vladimirs Putins ieņēma Krimu, viņš nepaņēma tikai zemes gabalu. Viņš ieguva 80% no Melnās jūras energoresursu rezervēm, kas piederēja Ukrainai. Patiesība ir tāda, ka tas, kurš kontrolē Krimu, kontrolē pusi no kara. Tāpēc
Kad 2022. gadā sākās plaša mēroga iebrukums, Krīma kļuva par galveno bāzi visam. Karaspēks, munīcija, degviela, raķetes – viss gāja caur turieni. Bet to, ko Vladimirs Putins nespēja iedomāties, bija tas, ka Ukraina vēroja, pētīja, gaidīja un gatavoja kaut ko tādu, ko Krievijai vajadzēs gadus, lai saprastu. Pirmā norāde parādījās dažus mēnešus pēc plaša mēroga iebrukuma. 2022. gadā virs Sevastopolis sāka parādīties Ukrainas droni. Meizi, lēti, gandrīz improvizēti. Tie trāpīja kuģim šeit, bāzei tur. Krievi tos sauca par atsevišķiem incidentiem. Pasaules preze gandrīz nemaz par to neziņoja. Taču uzbrukumi neapstājās. 2023. gadā Ukraina izdarīja ko nebijušu. Operācija, kuru tā nosauc par krabju slazdu. Ukraina palaida Storm Shadow spārnotās raķetes, kuras ražo Anglija un Francija pret Melnās jūras flotes štābu. Tieši komandvadības sapulces vidū. Vismaz 9 Krievijas virsnieki gāja bojā. Starp viņiem bija arī ģenerāļi. Vēsturiskā ēka, kas kopš Padomju Savienības laikiem bija Krievijas jūras spēku varas simbols, tika sagrauta līdz drupām. Jau 2022. gadā Ukrainas raķetes bija nogremdējušas kreiseri Maskava, svarīgāko Krievijas flotes kuģi. 2023. un 2024. gadā pienāca kārta citiem kuģiem un zemūdenēm tika trāpītiem pašos ostās. Lidmašīnas iznīcinātas uz skrejceļa, pretgaisa aizsardzības sistēmas izdzēstas no kartes. Un kādā brīdī starp 2024. un 2025. gadu notika kaut kas, ko neviens negaidīja. Melnās jūras flote, viena no senākajām un spēcīgākajām flotēm pasaulē, kuru princis Potjomkins dibināja 1783. gadā, aizbēga. Mieta Sevastopoli, bāze, kas vairāk nekā 200 gadus kalpoja par mājvietu Krievijas jūras spēkiem. Krievija atkāpās ar saviem kuģiem uz Novorosīsku, otrā Melnās jūras pusē, īstā Krievijas teritorijā. Tā bija pirmā reize mūsdienu vēsturē, kad valsts, kurai pašai pat nebija flotes, padzina kara floti no jūras. Un šeit stāsts Krievijai kļūst patiešām satraucošs, jo tas, ko tu tūlīt sapratīsi, nav tikai par pussalu. Tas ir par to, kā iebruktā valsts ar daudz mazākiem resursiem nekā iebrucējs pārraksta mūsdienu kara noteikumus. Bez kodola zem ūdenēm, bez lidmašīnu bāzes kuģiem, bez Amerikas Savienoto Valstu militārā budžeta, tikai ar prātu, pacietību un droniem. Un tas vēl bija tikai sākums. Mēs atgriežamies pie 2025. gada 3. jūnija. 4:44 minūtes no rīta. Tilts pār Kerčas šaurumu ir 19 km garš. Tas ir garākais tilts Eiropā. Un Putinam tas bija vairāk nekā tikai tilts, tas bija simbols. Fizisks pierādījums tam, ka Krīma tagad uz visiem laikiem pieder Krievijai. Поехали. Путь. 2018. gadā viņš pats vēlējās to atklāt, personīgi vadot Kamaz kravas automašīnu visu pasaules kameru priekšā. Pēc 2022. gada šis tilts kļuva par kaut ko citu. Tas kļuva par galveno artēriju, kas apgādāja Krievijas armiju Ukrainas dienvidos. Degviela, munīcija, rezerves daļas, karavīri – viss tika pārvietots pa šo tiltu. Tāpēc tam jau iepriekš bija uzbrukts. 2022. gada oktobrī kravas automašīna ar spridzekli nogāza daļas no ceļa seguma. 2023. gada jūlijā jūras droni, katrs ar 850 kg sprāgstvielu, uzsprāga zem cita balsta. Krievi salaboja, nostiprināja, nocietināja. Viņi ūdenī ievietoja sonarus. Viņi izvietoja patruļas, viņi uzstādīja aizsargtīklus, viņi domāja, ka ir drošībā. Taču Ukrainas izmūkdienests, kur vadīja vīrietis vārdā Vasils Maļuks, jau īstenoja citu operāciju. Tādu, kas ilga mēnešiem. Ukrainas aģenti 10 reižu slepenībā iegāja ūdenī. Viņi novietoja sprāgstvielas tieši uz zemūdens balsta pīlāriem. Pīlārs pēc pīlāra, lādiņš pēc lādiņa, viņi palika nepamanīti. Kopā 1100 kg TNT.
Tas bija līdzvērtīgs lielai aviācijas bumbai, bet sadalīta mazos gabalos, paslēpta zem ūdens, gaidot signālu. Kad 3. jūnijā tika dots signāls, tilts nodrebēja. Balsti tika bojāti. Konstrukcija saplaisāja. Jau 2024. gadā kāds Ukrainas izlūkdienesta aģents, zināms tikai ar segvārdu Hunters, bija izteicis publisku brīdinājumu. Viņš skaidri pateica: Krimas tilts ir nolemts bojājējai. Un 2025. gada 3. jūnijā viņš pierādīja, ka to domāja nopietni. Un tas, kas notika pēc tam, 2026. gadā, pierādīja, ka tilts nebija vienīgais, kas bija nolemts bojājai. 2026. gads. Karš iegāja 5. gadā. Un Krimā kaut kas mainījās. Uzbrukumi vairs neizskatījās pēc atsevišķiem gadījumiem. Tie pārvērtās par virkni, par savstarpēji saistītu operāciju ķēdi, kur katrs izvēlētais mērķis sagatavoja nākamo. 2026. gada 5. aprīlis. Ukrainas militārā izlūkošana palaida nakts dronus pret Krievijas prāmi, ko sauc par Slavjanin. Tas varētu šķist nenozīmīgs mērķis, bet tā nebija. Slavjanins bija pēdējais dzelzceļa prāmis, kas vēl darbojās Kerčas šaurumā. Pēdējais. Tieši tā pārvadāja degvielu, munīciju un smagu aprīkojumu Krieviem Krimā. Ikreiz, kad tilts bija pārslogots vai bojāts. Kad Slavjanins aizdegās uz ūdens, Krievija zaudēja rezerves plānu. 20 dienas vēlāk, 26. aprīlis. Sevastopoļi. Vienā naktī Ukrainas speciālo spēku vienības vienlaikus trāpīja 3 kara kuģiem. Desanta kuģis Jamala, Filčenkovs un Ivans Hurs izlūkošanas kuģis. Tuvējā aviobāzē, ko sauc par Belbeku, viņi iznīcināja Krievijas elites iznīcinātāju uz skrejceļa, tādu, kas maksā $10 miljonu. Neutralizēts moderns radars. Jūras spēku apmācību centrs tika trāpīts. Tas viss vienā naktī. Un tas nebija tikai Sevastopolē. Dažas nedēļas iepriekš, otrā Melnās jūras pusē, Novorossiskā, Krievijas ostā, kur Melnās jūras flote bija patvērusies, Ukraiņu droni jau bija uzbrukuši arī tur. Pretmīnu kuģis Valentīns Pikuls nogremdēts. 2 fregates, kas ir lieli Krievijas kara kuģi, tika bojātas. Krievijas zemūdenes sāka darīt kaut ko tādu, ko neviens nekad nebija redzējis. Tās sāka ienirt tieši savās ostās. Nevis, lai slēptos no ienaidnieka jūrā, lai slēptos no droniem, kas nāk no debesīm. Melnās jūras flote šodien ir tas, ko militārie analītiķi sauc par spoku floti. Tā pastāv tikai uz papīra, bet vairs nevar iziet jūrā, vairs nevar uzbrukt, vairs gandrīz neko nevar aizstāvēt. Un Kerčas šauruma vidū Putina tilts joprojām stāv savainots. Steidzīgi salabots. Uzraudzīts kā nekad agrāk, taču ar katru dienu arvien vairāk izolēts. Katrs iznīcinātais prāmis, katrs nogremdētais kuģis, katra trāpītā bāze pastiprina aplenkumu. Krima kļūst par salu, un uz salas, ko ieskauj droni, neviens ilgi neizdzīvo. Lai patiešām saprastu notiekošā mērogu, ir vērts ieklausīties, ko saka Bens Hodges. Hodges ir atvaļināts ASV armijas ģenerālleitnants. Viņš komandēja visus Amerikas spēkus Eiropā. Viņš pavadīja gandrīz 40 gadus uniformā. Un kopš 2022. gada viņš atkārto vienu un to pašu frāzi intervijās, podkāstos, militārās konferencēs. Šī frāze ir šāda: Krima ir šī kara izšķirtīrošā teritorija. Hodžesam viss, kas notiek Doņetskā, Luhanskā, Zaporīžjā, ir svarīgi. Bet tas ir otršķirīgi. Jo kamēr Krievija kontrolēs Krimu, Ukraina nekad nebūs droša. Tā nekad nespēs atjaunot savu ekonomiku. Tā nekad nespēs eksportēt graudus pa Melno jūru, ja Vladimirs Putins no pussalas izlems bloķēt tās ostas. Bens Hodges sacīja 2025. gadā pavisam skaidri: tās čuts sabruks. Viņa prāt, tas ir tikai laika jautājums. Un 2026. gadā viņš gāja vēl tālāk.
Viņš teica, ka Ukrainai vēl nav jānosūta sauszemes karaspēks uz pussalu. Nav nepieciešama klasiska invāzija, nepieciešama tikai viena lieta – padarīt Krimu neiespējamu noturēšanai. Neiespējami to aizstāvēt, neiespējami to apgādāt. Neiespējami, lai Krievijas karavīri tur dzīvotu. Un kā jūs pats redzējāt, tieši tas arī notiek. Tagad padomājiet, ko tas nozīmē Putinam. Krima bija lielākā politiskā uzvara viņa valdīšanas laikā. Tā bija visa Krievijas propagandas pamats vairāk nekā 10 gadus. Ja Krima kritīs, ne tikai pussala kritīs. Kritīs visa vēsture, ko Putins stāsta Krievijas tautai. Kritīs attaisnojums karam. Kritīs strateģiski svarīgākā militārā bāze, kas Krievijai ir ārpus pašas Krievijas. Un līdz ar to kritīs arī mīts, ka Putins ir vīrs, kurš atjaunoja impēriju. Tāpēc Krievija pastiprina savas pozīcijas. Tāpēc Belbekā tiek būvēti nocietinātas lidmašīnu patvērtnes. Tāpēc viņi pārvieto resursus, kur trūks citur, lai mēģinātu noturēt pussalu. Tomēr ir viena problēma. 2026. gada martā Krievija zaudēja vairāk karavīru vienā mēnesī nekā jebkurā citā mēnesī kopš kara sākuma. 35,000 karavīru nogalināti vai ievainoti. Pirmo reizi gandrīz 4 gadu laikā Krievija zaudē vairāk karavīru nekā spēja vervēt. Un tas maina visu. Jo armija, kas nespēja sevi papildināt, nevar aizstāvēt divas frontes vienlaikus. Tātad rodas jautājums, kas gan varētu notikt? Vai Krievijai izdosies šo tiltu aizsargāt vēl ilgu laiku? Skaties, patiesība ir tāda, ka neviens nezin datumu, neviens nezin precīzu mēnesi, bet virziens ir skaidrs. Pat Krievijas militārie analītiķi, tie, kas raksta blogos, kas saistīti ar Krievijas valdību, jau klusām ir atzinuši, ka kaut kas ir mainījies. Tilts joprojām stāv, bet ir ievainots. Remontdarbi kļūst arvien biežāki, arvien dārgāki. Un militārie speciālisti ir vienisprātis par vienu lietu. 4. uzbrukums ir tikai laika jautājums. Ja tas notiks pareizajā formātā, ar pareizo tehnoloģiju, īstajā brīdī, tilts sabruks. Un kad tas sabruks, nav iespējams to atjaunot kara laikā. Ne ar Ukrainas droniem, kas novēro šaurumu 24 stundas diennaktī. Prāmi jau ir prom, kuģi ir paslēpti. Zemūdenes ienirst savās ostās. Gaisa bāzes tiek stiprinātas ar betonu. Nevis lai uzbruktu, bet lai izdzīvotu. Un tikmēr Krimas iekšienē sāk notikt kaut kas kluss. Krievijas karavīri, kas dien pussalā, atrodas vietā, kas jebkurā brīdī var tikt nogriezta no pasaules. Nogriezta no Krievijas. Un kad tas notiks, viņi būs pēdējie, kas to uzzinās. 2014. gadā Putins 4 nedēļās ieņēma Krimu, gandrīz neizšaujot nevienu šāvienu. Tajā laikā viņš ticēja, ka ir iekarojis pussalu uz visiem laikiem, ka viņš ir atjaunojis impēriju, ka viņš ir pārrakstījis Eiropas karti. 12 gadus vēlāk viņš atklāja, cik ļoti viņš bija kļūdījies. Šim aplenkumam uz vietas ir savs nosaukums – loģistiskā nožņaukšana. Un tas jau sāp tur, kur visvairāk sāp – Sevastopoles degvielas uzpildes stacijā. Paskaties, kas ir palicis pāri no 3 vienīgajām artērijām, kas uztur Krimu dzīvu. Здравствуйте, товарищи! Vladimirs Putins drīz zaudēs savu valdīšanas laika vissvarīgāko iekarojumu. 2014. gadā viņš gandrīz bez šāviena ieņēma Krimu. Tā bija lielākā uzvara Putina valdīšanas laikā. Trofejs, kas pasaulē pierādīja, ka Krievija atkal ir kļuvusi par impēriju. Un tagad, 12 gadus vēlāk, tas pats trofejs kļūst par viņa lielāko slazdu. Veids, kā tas notiek, visvairāk biedē Krievijas valdību, jo tas nenotiek ar tanku palīdzību. Tas nenotiek ar iebrukumu. Tas notiek ar kaut ko tādu, ko Krievija vienkārši nespēja apturēt. Un to var redzēt ļoti konkrētā vietā. Krima paliek bez degvielas. Sevastopolē, lielākajā pussalas pilsētā, degvielas uzpildes stacijas no rīta bija ar ierobežojumiem. 20 litri uz vienu automašīnu. Un pēc dažām dienām pat šie 20 litri vairs nebija pieejami.
Benzīns vienkārši beidzās. Maija beigās pats gubernators, kuru Krievija bija iecēlusi pilsētā, atzina, ka parastais benzīns ir beidzies. Abi visbiežāk izmantotie veidi vienkārši pazuda no uzpildes stacijām. Zemē, kur Krievija ieguva kā trofeju pirms vairāk nekā 10 gadiem, cilvēki sāka stāvēt rindās pēc degvielas, kas vairs netiek piegādāta. Un paskatieties uz detaļu. Iemesls nav iebrukums. Neviens Ukrainas tanks nav šķērsojis Krimas robežu. Neviens karavīrs tur nav spēris kāju. Tas, kas nosmacē pussalu, ir kaut kas daudz grūtāk atrisināms un daudz gudrāks. Jo Ukraina atrada veidu, kā atgūt Krimu, neiebrūkot tur. Un Krievija pirmo reizi 12 gadu laikā nespēja to apturēt. Lai tu saprastu, cik tas ir nozīmīgi, tev jāatceras, ko Krima nozīmē. Kad Vladimirs Putins 2014. gadā ieņēma pussalu, viņš to uzskatīja par savas valdīšanas dārgakmeni. Tā bija pierādījums, ka Krievija ir atgriezusies kā impērija. Un kad īstā iebrukums sākās 2022. gadā, Krima kļuva par visu pamatu. No turienes nāca karaspēks, raķetes, bumbvedēji, kas uzbruka Ukrainas dienvidiem. Gadiem ilgi tā bija neaizskarama, cietoksnis. Bet katram cietoksnim ir vājā vieta. Un Krimas vājā vieta vienmēr ir bijusi viena un tā pati. Tā ir gandrīz kā sala. Viss, kas tur uztur Krievu karavīrus – degviela, munīcija, rezerves daļas, pārtika – viss ir jānogādā no ārpuses. Un bija tikai 3 ceļi, pa kuriem to visu varēja nogādāt. 3 artērijas. Pirmā ir pasaulē slavenākā – Kerčas tilts. Un bojājumi nebija tikai konstrukcijā, bet arī uzticībā. Pat tad, kad tilts stāv neskarts, Krievi sāka baidīties to izmantot. Šodien Ukrainas izlūkdienestu analizētie satelīta attēli parāda ko atklājošu. No šī gada februāra līdz aprīlim neviens Krievijas militāro kravu vilciens nav šķērsojis tiltu. Neviens. Satiksme samazinājās līdz dažiem pasažieru vilcieniem un vienam parastam kravas vilcienam dienā. Tas nozīmē, ka pati Krievija pārstāja uzticēties savam tiltam, lai pārvietotu kara tehniku. Komandieri izvairās vest smago bruņu tehniku pa šo vietu, baidoties, ka jau bojātā konstrukcija varētu sabrukt. Vai arī, ka jauns uzbrukums visu uzreiz sagraus. Iekarojuma simbols ir pārvērties par vietu, kuru vairs neviens nevēlas izmantot. Tātad palika 2 ceļi. Un tieši šeit stāsts sāk pātrināties. Otrais ceļš bija prāmji. Dzelzceļa prāmi, kas šķērsoja Kerčas šaurumu, pārvadāja to, ko tilts vairs nevarēja pārvadāt. Tie bija milzīgi kuģi. Lielākais no tiem, Slavjanins, bija 150 metrus garš un pārvadāja veselus vilciena vagonus, pilnus ar degvielu un munīciju, no viena krasta uz otru. Tā bija klusā alternatīva. Tad Ukraina sāka medīt šos prāmjus. Vienu pēc otra. Vispirms Avangard martā. Un pēc tam 6. aprīļa agrā rītā, pēdējā no tām. Ukrainas militārais izlūkdienests nosūtīja dronus pret Slavjaninu un publicēja termiskos attēlus. Kuģis deg ūdens vidū. Līdz ar to tika iznīcināta arī otrā artērija. Krievija tikko bija zaudējusi iespēju pārvadāt smagas kravas uz Krimu pa jūru. Pievērs uzmanību tam, kas notika. Ar katru zaudēto ceļu Krievija kļuva arvien atkarīgāka no tā, kas vēl bija palicis. Un tas, kas tagad bija palicis, bija tikai viens ceļš. Pēdējā artērija bija pa sauszemi. Šoseja, kas šķērso visu okupēto Ukrainas dienvidu daļu. Tā nāk no Krievijas, no pilsētas, ko sauc par Rostovu, un ved līdz Krimai, šķērsojot Mariupoli, Berdjansku un Melitopoli. Krievu kartē viņi tāpat ir devuši jaunu nosaukumu – Jaunkrievijas maršruts. Un gadiem ilgi šis ceļš darbojās. Tā bija gara, atradās tālu no frontes līnijas, un kas vissvarīgākais, tā bija ārpus Ukrainas dronu darbības zonas. Tanki, degviela, karavīri, viss, kur pārvietojās ar zināmu drošību. Tā bija Krimas dzīvības līnija. Un tieši šeit viss mainās. Jo šis ceļš vairs nebija neaizsniedzams. Ir vērts apstāties uz mirkli šeit, jo tas ir visa stāsta kodols.
Gandrīz visu karu Ukrainas droni bija īsa darbības rādījus. Slavenie FPV, tie uzbrukuma droni, kurus jūs redzat video, trāpīja mērķiem apmēram 20 km attālumā no frontes līnijas. Un šoseja atradās vairāk nekā 100 km attālumā. Pārāk tālu. Bet Ukraina ne tikai iemācījās karot ar droniem. Viņa sāka to pārvaldīt. Parādījās jauni modeļi ar vidēju un lielu darbības rādījus. Viens no tiem, ko sauc par Hornet, izmanto mākslīgo intelektu, lai atrastu mērķi, un tā darbības rādījus ir apmēram 150 km. Un tālās darbības modeļi FP1 un FP2 sasniedz 200 km. Pēkšņi ceļš, kas agrāk bija drošs, kļuva par visbīstamāko vietu visos okupētajos dienvidu reģionos. Un tas nenotika nejauši. Maija beigās Ukraina nosauca to, ko tā slepenībā jau bija darījusi. Krievijas loģistikas bloķēšanas programma, kurā $113 miljonu tika ieguldīti labākajās dronu komandās. Pēc Ukrainas aizsardzības ministra teiktā, mērķis bija noslāpēt Krievijas aizmuguri. Nevis stāties armijai pretī tieši, nogriezt to, kas baro šo armiju. Un skaitlis, ko viņš minēja, ir iespaidīgs. Pēc ministra teiktā, Ukraina ir 4-kāršojusi kravas automašīnu, noliktavu un Krievijas konvoju iznīcināšanu ar šiem vidēji darbības rādījus uzbrukumiem. Un rezultātu paši Krievi ir nosaukuši. Viņi to sauc par nāves ceļu. Krievijas militārie blogeri, cilvēki, kas atbalsta Krieviju, sāka publicēt attēlus ar sadegušiem kravas automobīļiem gar šoseju. Viens no viņiem salīdzināja to ar Afganistānas ceļiem 80. gados. Transporta līdzekļu vraki izkaisīti gar ceļa malu. Cits uzrakstīja, ka šis posms vairs nav aizmugures zona, un redziet, to nesaka Ukraina. Tā ir Krievijas puse panikā, aprakstot savu sabrukumu. Un tagad apvienojiet to visu ar to attēlu no sākuma. Degvielas uzpildes stacijas bez degvielas Sevastopolē. Kad tu vienlaikus pārgriez 3 artērijas, Krima pārstāj saņemt, un tie, kas tur ir, to uzreiz izjūt. Degviela, kas nepienāk, nozīmē karaspēku, kas nekustās, un bruņu tehniku, kas paliek stāvot. Un tas parādās kaujas laukā. Pēc Ukrainas aizsardzības ministra teiktā, cena, ko Krievija maksā par katru kilometru, ko tā mēģina virzīties uz priekšu, ir strauji pieaugusi. Oktobrī tie bija 67 zaudēti karavīri uz katru kilometru. Aprīlī 179. Bez apgādes katrs metrs maksā dārgāk. Un tas neaprobežojas tikai ar militāristiem. Pilsētā benzīns sāk pietrūkt pat parastajām automašīnām. Rinda pie degvielas uzpildes stacijas nekustas. Šī nožņaukšana vairs nav tikai militāra teorija, tā kļuva par problēmu pie degvielas sūkņa. Bet vēl trūkst vissvarīgākās daļas. Un tas reducējās līdz vienam jautājumam. Galu galā, kāpēc Krievija vienkārši to neatrisina? Un atbilde uz šo jautājumu ir atklājoša, jo pastāv zināma aizsardzība pret droniem. Ukraina pati to izmanto, un tas darbojas. Tie ir tīkli. Milzīgi tīkli, dažreiz izgatavoti no zvejas tīkla, kas izstiepts pāri koka stabiem, pārklāj ceļu kā tunelis. Tās aiztur dronu, pirms tas trāpa zemāk esošajiem transporta līdzekļiem. Vienā posmā, pēc tam, kad Ukraina uzstādīja šos tīklus, neviens Krievijas drons netika cauri. Tas darbojas tik labi, ka Ukraina ar tiem sedz 1000 kilometru ceļu. Tātad jautājums ir acīm redzams. Kāpēc Krievija nesadz Krimas ceļu tāpat? Un tieši šeit parādās, cik lielā bedrē Krievija ir iekūlusies. Krievu blogeri jau nedēļām ilgi lūdz pēc šiem tīkliem. Lūdz tīklus, lūdz elektronisko kārdarbību, lūdz aizsardzību. Un līdz šim gandrīz nekas nav parādījies. Okupētā reģiona gubernators pat parakstīja dekrētu. Bet dekrēts aizliedza tikai civilajiem kravas automobīļiem pārvietoties. Un militārie tāpat palika pakļauti riskam. Ar valdību saistīts blogeris sūdzējās, ka tas tikai atvieglo ukraiņu dronu darbu, jo tagad tiem pat nevajadzēja šķirot, kas ir civilais un kas militārais. Tātad ir 2 varianti.
Vai nu Krievija vairs nespēja nogādāt aizsardzības līdzekļus līdz šosejai, jo tieši tā loģistika, kas nogādātu tīklus, tiek iznīcināta. Vai arī viņa jau klusībā ir nolēmusi, ka Krima vairs nav prioritāte. Un jebkura no šīm divām atbildēm ir postoša Vladimiram Putinam. Viena saka, ka viņš to nespēja. Otra saka, ka viņš ir atteicies. Un kamēr Krievija mulst, Ukraina jau dodas uz nākamo posmu. Samazinoties piegādēm, pussalas pretgaisa aizsardzības sistēmas tiek iznīcinātas bez iespējas tās aizvietot. Un tie nav lēti sistēmas. Ukraina jau ir trāpījusi Krimā S-300 un S-400 baterijām, Krievijas modernākajām pretgaisa aizsardzības sistēmām, katra no tām spēja aptvert 100 kilometru lielu gaisa telpu. Tika trāpīts Nebo-U radariem, pancīru sistēmai Belbekas lidlaukā un pat MiG-31 iznīcinātājiem uz zemes. Vācu analīze aprēķināja, ka tikai no marta līdz maijam Ukraina iznīcināja 37 Krievijas pretgaisa aizsardzības, radaru un radioelektroniskās cīņas sistēmas. Vairāk nekā 2 vairāk nekā bija iznīcināts dažus mēnešus iepriekš. Ukrainas jūras spēki paziņoja, ka Krievijas Melnās jūras flote gandrīz nemaz neiziet jūrā. Un katra iznīcinātā aizsardzības sistēma atver vēl lielāku plaisu nākamajam uzbrukumam. Krīma, kas gadiem ilgi šāva uz visu, kas tuvojās, ir kļuvusi, kā teica kāds ukraiņu analītiķis, par vieglu mērķi. Un Krievijai pat ir plāns, kā no tā izvairīties. Tā steigā būvē gandrīz 700 km garu jaunu dzelzceļu, kas savieno Rostovu ar okupētajām pilsētām, piemēram, Melitopoli, pa ceļu, kas atrodas tālāk no piekrastes. Ideja ir izveidot jaunu, labāk aizsargātu apgādes ceļu. Problēma ir laiks. Šī dzelzceļa izbūve prasīs mēnešus, un aplenkums kļūst ciešāks jau tagad. Un tieši tāpēc šī stāsta galvenā doma ir tikpat vienkārša, cik nežēlīga. Krimu neieņems ar tanku uzbrukumu. Tā kļūs pārāk dārga, lai to noturētu. Tā tiks nosmacēta, līdz tās uzturēšana maksās vairāk, nekā tā ir vērta. Un padomā, ko tas nozīmē pārējam karam. Pussala, kas apgādāja visu Krievijas ofensīvu dienvidos, tagad patērē resursus, nevis tos piegādā. Trofeja ir kļuvusi par nastu, bāze ir kļuvusi par slazdu. Un visā šajā ir kaut kas gandrīz ironisks. Vladimirs Putins ieņēma Krimu 2014. gadā, gandrīz neizšaujot nevienu šāvienu. Tā bija ātra, precīza operācija, kuru pasaule ilgi nesaprata. 12 gadus vēlāk tā var tikt zaudēta tieši tādā pašā veidā. Bez iebrukuma, bez lielas kaujas. Tikai lēna un pastāvīga žņaukšana no tiem, kas ir nogriezuši visus ceļus atpakaļ. Tas, kas šķita kā uzvar uz visiem laikiem, izrādījās trausls. Un varbūt tieši tā ir visnērtākā šīs kara mācība. Ikvienam, kurš domā, ka teritorijas kontrolēšana nozīmē tās paturēšanu uz visiem laikiem, tas joprojām notiek. Katru nedēļu aplenkums kļūst arvien stingrāks. Degvielas un ceļu nogriešana no sauszemes un jūras nosmacē Krimu. Bet vēl palika debesis. Un tieši tad Ukraina palaida visneticamāko ieroci visā karā. Dronu, kas tā vietā, lai bēgtu no Krievijas aizsardzības, šauj pretī. Krievija 4 gadus būvēja neredzamu sienu pār savu teritoriju. Slānis pēc slāņa aizsardzības, kas izveidota ar vienu apsēstību, notriekt Ukrainas dronus, pirms tie sasniedz mērķi. Tie bija 4 gadi ar radariem, raķetēm, radioelektronisko karu un visbeidzot ar dzīviem cilvēkiem, kas izkliedēti pa zemi. Un tad kādā maija naktī pagājušajā gadā virs okupētās Krimas viens vienkāršs, lēts drons izdarīja kaut ko tādu, kas sagrāva visu šo sienu. Drons neizdarīja to, ko no viņa gaidīja. Tas nenovērsās, tas neaizbēga, tas atbildēja ar uguni. Padomā par šī notikuma nozīmīgumu uz mirkli. No vienas puses militāra lielvara, kas 4 gadus un $1 miljardiem ieguldīja šajā projektā.
izveidojot visblīvāko pretdronu aizsardzību uz planētas. No otras puses, drons, kas maksā mazāk nekā budžeta klases auto, nesot raķeti, kuras saknes meklējamas 40. gados. Jā, no otrā pasaules kara laikiem. Un šis vecais ierocis pārvar pasaulē dārgāko aizsardzību. Tieši šī aizsardzība, kurai ir radari, raķetes un pārpilnībā elektroniskā kara līdzekļi. Un kad sapratīsi, kā tas pārvar Krievijas aizsardzību, Tu sapratīsi, ka Putinam ir daudz iemeslu uztraukties. sāksim ar ainu, ar kuru viss sākās. Pagājušā gada 12. maijā atklāto avotu analītiķi izplatīja video, kas tika ierakstīts okupētajā Krimā. Tajā Ukrainas tālas darbības drons šķērso debesis. Un tas izdara kaut ko tādu, ko neviens šādu tipa trieciena drons iepriekš nebija darījis. Tas palaiž raķeti no spārna apakšas Krievijas mērķa virzienā uz zemes un turpina lidot uz savu galveno uzdevumu. Tas uzbruka pa ceļam un turpināja tālāk. Tie, kas to redzēja pirmie, saprata, ko tas nozīmē pārējai kara gaitai. Noplūdušie attēli nāca no Krievijas avotiem. Un raķešu identifikācijas zīmes bija aizklātas. Ukrainas aizsardzības analīze tikai norādīja, ka tās ir vecas padomju raķetes, taču nebija galīgas vizuālas apstiprināšanas. Taču dažas dienas vēlāk pats Ukrainas bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brody, kurš pazīstams ar segvārdu Maģars, publicēja video ar šiem no droniem veiktajiem raķešu uzbrukumiem. Koncepcija bija atklāta, taču vēl bija jāizprot viena lieta. Nevis kāda bija raķete, bet gan no kurienes tā tika palaista. Un tur slēpjas pārsteigums. Šis ierocis nav nekas jauns. Tas ir vecāks par lielāko daļu cilvēku, kas skatās šo video. Runa ir par S-5 nevadāmu 57 mm raķeti, kuras izcelsme meklējama 1946. gadā, kad padomju inženieri sāka pētīt vācu raķetes, kas tika iegūtas Otrā pasaules kara beigās. Pagāja vairāki gadi, līdz tā kļuva par īstu ieroci. Tā tika ieviesta dienestā tikai 50. gadu vidū. Un tā tika radīta pavisam citam mērķim nekā šodien, lai notriektu bumbvedēju formācijas, šaujot no reaktīvajiem iznīcinātājiem. Pēc tam tā kļuva par tuva atbalsta ieroci padomju aviācijai. Tā tika izmantota Afganistānā, un tur tā ieguva slavu kā neprecīzs ierocis. Pēc izšaušanas tā izkliedējās tik ļoti, ka piloti teica, ka tā derēja vienīgi, lai iebiedētu ienaidnieku. Tā lielākais brālis, S-8 ar 80 mm kalibru, sāka dienestu 80. gados ar daudz jaudīgāku kaujas galviņu. Viena no tā versijām spēja izsist cauri 4 pirkstu biezai masīva tērauda bruņai. Tās ir vecas, lētas ieroču sistēmas no laikmeta, kas šķita jau beidzies. Tad kāpēc atdzīvināt tik vecu raķeti? Atbilde? Tā ir mazāk romantiski nekā šķiet. Pēc ražotāja galvenā konstruktora teiktā, viens no modifikācijas iemesliem bija vienkārši pārpalikums. Ukrainai bija milzīgas šo raķešu rezerves, kas stāvēja bez pielietojuma. Tā nebija ģeniāla atklāsme. Atlika vien paskatīties uz noliktavu, kas pilna ar neizmantotu munīciju, un pajautāt. Un ja mēs atrastu veidu, kā to izmantot? Ģenialitāte nav pašā raķetē, tā ir tajā, kur tā nonāca. Jo Ukrainai šīs raķetes bija jau kopš kara sākuma, un viņi jau mēģināja tās izmantot. Plaša mēroga iebrukuma sākumā Ukrainas lidmašīnas un helikopteri šāva šīs raķetes uz Krievu pozīcijām valsts austrumos, izmantojot tradicionālo veidu, un par to viņi dārgi samaksāja. Lai izmantotu nevadāmu raķeti, lidmašīnai ir jāpietuvojas mērķim. Un pietuvoties Ukrainas debesīs nozīmēja nonākt Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu darbības zonā. Pansirs – pārnēsājamās raķetes, kuras karavīrs izšauj no pleca. Tor un Buk sistēmas. Citiem vārdiem sakot, ierocis pastāvēja, bet jebkura platforma, kas spēja to pārvadāt, tika notriekta pa ceļam. Raķete gaidīja kaut ko, kas varētu pietuvoties, nenomirstot. Un šī lieta nebūtu lidmašīna ar pilotu iekšā. Tā būtu drons, lēts, upurējams, par kuru neviens neraud, ja tas nokrīt. Paturi šo ideju prātā, jo tā ir atslēga visam, kas sekos tālāk.
Un tas, kas sekos tagad, ir pats svarīgākais. Kāpēc tas ir tik postoši tieši Krievijai? Lai to saprastu, mums jāuzkāp pa kāpnēm, kuras Krievija uzbūvēja, un jāredz, kā katrs pakāpiens sabruka. Pirmais pakāpiens bija elektroniskā kara darbība. Krievija izveidoja visblīvāko radioelektroniskās traucēšanas vidi mūsdienu vēsturē, kas bija paredzēta, lai apžilbinātu Ukrainas dronus, sajauktu satelīta pozīcijas signālu, pārtrauktu radio, ko operators izmanto vadīšanai, un apslāpētu sensorus. Uz kādu laiku tas darbojās. Droni zaudēja video signālu lidojuma vidū un nokrita. Ukrainas atbilde bija gandrīz vai pašdarināta. Optiskās šķiedras drons. Radio vietā aiz drona lidojuma laikā attina svats, kas ir plānāks par cilvēka matu, pārraidot komandas un attēlu kā gaismas impulsus. Bez radiosignāla nav nekā ko traucēt. Droni šķērso elektronisko vētru tā, it kā tās nemaz nebūtu. Pirmais pakāpiens neutralizēts. Otrais pakāpiens bija raķetes. Tādas sistēmas kā Pancir. Krievija reklamēja šo uz kravas automašīnas bāzēto mobilo platformu kā labāko pasaulē zemu lidojošu dronu notriekšanai. Problēma ir tāda, ka Pants ir izstrādāts lielākiem un augstākiem mērķiem. Cīņā pret maziem, lētiem un gandrīz neredzamiem droniem radarā tas izrādījās pārāk dārgs un neefektīvs. Un skaitļi runā paši par sevi. Tikai pagājušajā gadā Ukraina apgalvo, ka ir iznīcinājusi vairāk nekā 130 Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Daži ziņojumi liecina pat par 170. Neatkarīga grupa, kas skaita tikai to, ko var apstiprināt ar attēliem, uzskaita 10 iznīcinātu Panciru. Ukraina apgalvo, ka ir iznīcinājusi apmēram pusi no Krievijas krājumiem. Bet paskaties, ko pati Krievija ir sākusi darīt. Viņi sāk izņemt no noliktavām padomju laikmeta radarus, kas ir pusgadsimtu veci. Tāpat kā P-18. Un sāka improvizēt sistēmas ar pielāgotām raķetēm. Pats Madžers stāstīja, ka viens no šiem radariem bija uzstādīts tik vecā kravas automašīnā, ka viņš to gandrīz nepazina. Kāds krievu militārais blogeris atzina acīm redzamo. Ražot raķetes. Pancir tādā tempā, kādā tie tiek zaudēti, ir fiziski neiespējami ražot. Otrais pakāpiens sabrūk. Un tad mēs nonākam līdz pēdējam pakāpienam. Kad dārgā tehnoloģija cieta neveiksmi, Krievija atgriezās pie pamatiem. Ja radars un raķetes nespēja apturēt dronu, tad liec cilvēkus uz zemes, lai viņi to notriec vizuāli. Tika izveidotas mobilās ugunsgrupas. Mazās komandas tika izvietotas gar dronu tuvošanās maršrutiem, bruņotas ar ložmetējiem, bet lielākoties arī ar šautenēm un snaiperu šautenēm ar termotēmēkļiem, lai redzētu tumsā. Tie ir mednieki. Vīrieši guļ augstumā, vēro nakts debesis caur tēmēkli, kas pārvērš siltumu attēlā, gaidot, kad parādīsies drona motora karstais punkts. Tā bija visprimitīvākā aizsardzība no visām, un tā kā tā bija primitīva, tā bija arī visgrūtāk pārvaramā. Galu galā nav iespējams sajaukt cilvēku ar šauteni. Tā bija vienīgā lieta, kas Krievijai vēl bija palikusi. Un tieši tā arī tagad sabrūk. Lai saprastu, kāpēc tā sabrūk, tev jāredz atšķirība, kas maina visu. Pievērs uzmanību. Visas iepriekšējās Ukraiņa adaptācijas ļāva dronam izsprukt. Optiskās šķiedras drons paliek neredzams. Drons, kas zaudē signālu, vienkārši nokrīt. Loģika vienmēr bija izvairīties no aizsardzības. Ar raķeti bruņotais drons pirmo reizi apgriež šo loģiku. Tas nebēg no mednieka. Kad tas sastop Krievu komandu ceļā, tas izšauj raķetes, kas paredzētas sauszemes spēku iznīcināšanai, un turpina ceļu uz mērķi. Atšķirība ir krasa un vienkārša. Traucēts drons nokrīt, nevienu nesavainojot. Bruņots drons atbild ar uguni. Un nevelti pats komandieris Madžers skaidri pateica, ka šie droni tika izstrādāti tieši mobilajām pārnēsājumu raķešu grupām. Un ložmetējnieki, kas sargā Krievijas pretgaisa aizsardzības pozīcijas. Pēdējais Krievijas aizsardzības slānis darbojās, jo tur bija cilvēki. Un cilvēkus nevar uzlauzt, bet cilvēkus var sašaut. Un tieši tāpēc viss te saliekas kopā. Krievija nav nomainījusi vienu ieroci pret labāku,
Tai vienkārši vairs nav nākamā aizsardzības slāņa. Elektronika ir iztērēta, raķetes ir iztērētas, viņi paļāvās uz cilvēkiem, un tagad arī cilvēki ir zem uguns. Zem šī vairs nav neviena nākamā līmeņa. Un šeit galvenais nav pat obligāti iznīcināt Krievu komandu. Pietiek piespiest viņš paslēpties, mainīt pozīciju, pārtraukt darbu pietiekami ilgi, lai citi droni varētu iziet cauri. Līdz šim Ukrainas dziļie uzbrukumi vienmēr bija ierobežoti ne tik daudz attāluma, cik aizsardzības koridora dēļ starp frontes līniju un mērķi. Katrs drons, kas šķērso šo koridoru, ir operācija. Bruņotais drons šo problēmu pilnībā neatrisina, taču tas samazina katras šķērsošanas izmaksas. Un tas, ka tas darbojas, kļuva skaidrs uzreiz pēc tam. 17. maijā pati Ukraina izplatīja video, kurā šie droni trāpa Krievijas Melnās jūras flotes stratēģisko sakaru centram okupētajā Krimā. Aizsargāta militārā infrastruktūra, kuru tagad trāpa drons, kas arī ir aprīkots ar raķetēm, lai apbrīvotu ceļu līdz tai. Vai esi kādreiz aizdomājies, kur tas viss novedīs? Vai Ukraina jau ir izspēlējusi šo pašu scenāriju kādā citā vietā? Vai esi dzirdējis par Maguru? Šis jūras drons sākotnēji tika izstrādāts kā spridzekļu laiva, kas paredzēta, lai ietriektos Krievijas kuģos. Krievija atbildēja nosūtot helikopterus, lai medītu laivas pirms tās sasniedz mērķi. Ukrainas atbilde bija aprīkot pašu laivu ar gaisa tipa raķetēm. Un 2024. gada beigās Ukrainas izlūkdienests paziņoja, ka ar vienu no šīm laivām ir notriecis Krievijas helikopteru. Jā, laiva notriec lidaparātu. Tas bija tik liels pārsteigums, ka Krievija gandrīz pilnībā pārtrauca sūtīt helikopterus šo dronu medībām un sāka paļauties tikai uz ātrajiem iznīcinātājiem. Un tad nāca nākamā laivas versija ar vēl jaudīgākām raķetēm, kas nākamajā gadā notrieca 2 Krievijas iznīcinātājus gaisā. Tā ir tā pati loģika kā dronam ar raķeteti. Platforma ar vienu konkrētu mērķi, kas sastopas ar specifisku aizsardzību un iegūst tieši to ieroci, lai pārvarētu šo aizsardzību, nezaudējot savu sākotnējo funkciju. Nākamais solis, kas jau tiek apspriests Ukrainas aizsardzības aprindās, ir aizvietot nevadāmo raķeti ar vadāmu raķeti, kas spēj sekot kustīgiem mērķiem. Un tieši šeit lieta kļūst lielāka par raķetēm un droniem. Paskaties, kas patiesībā notika šajos 4 gados. 2022. gadā tieši Krievija bija tā, kas vadīja. Krievija pirmā izmantoja optisko šķiedru dronus, un Ukraina to nokopēja mēnešu laikā. Tieši Krievija izstrādāja elektronisko karadarbību pret droniem. Tehniskā priekšrocība bija viņiem. Taču tagad priekšrocība ir pārgājusi otrā pusē. Šodien Ukraina parāda jaunu palaišanas iekārtu, un Krievijai ir vajadzīgs tikai dažas dienas, lai to atrastu laukā, taču vairs nespēja reaģēt tikpat ātri. Un ja tu apstājies un padomā, tā ir īstā problēma, kas slēpjas zem tā visa. Jo šādā karā tehnoloģiskā priekšrocība nav kaut kas, kas tev pieder, tā ir tikai aizgūta. Tas, kurš šodien ir priekšā, rīt jau var būt tas, kurš dzenās pakaļ. Un izšķirošais nav tas, kam ir labāks aprīkojums, bet gan tas, kurš pielāgojas ātrāk. Krievu mūris nesabruka tāpēc, ka Ukraina izgudroja kādu maģisku ieroci. Tas sabruka tāpēc, ka Ukraina izjauca katru kārtu tikpat ātri, cik Krievija to spēja uzbūvēt, un pēc tam vēl ātrāk. Kā redzat, Krievija iztērēja visas kārtas, kas tai bija. Elektronisko karadarbību, raķetes, karavīrus uz zemes. Un vairs neviena kārtas nepalika piedurknē. Katra jauna risinājuma iespēja tiek identificēta, nokopēta un pārspēta vēl pirms tā izplatās pa visu fronti. Un šīs sacensības šeit neapstāsies. Tagad saliec visu kopā. Tilts, kuru Vladimirs Putins atklāja pats braucot ar kravas automašīnu, šodien gandrīz vairs neko nepārvadā. Prāmji atrodas jūras delmē. Pēdējais ceļš ir pārvērties par kravas automašīnu kapsētu. Degviela vairs nenonāk. Flote aizbēga no Sevastopoles un paslēpās savās ostās. Un pat debesis, kas agrāk bija aizsargāts ar pasaulē dārgāko pretgaisa aizsardzību, tagad pieder Ukrainas droniem. Patiesība ir tāda, ka Krima nekritīs lielā tanku uzbrukumā.
Tā kļūst par salu, kas ir pārāk dārga, lai to noturētu, neiespējami apgādāt un neiespējami aizstāvēt. Trofejs, kas pierādīja, ka Putins ir atjaunojis impēriju, ir kļuvis par nastu, kas viņu var nogremdēt. 2014. gadā Putins ieņēma Krimu 4 nedēļās, gandrīz bez neviena šāviena. 12 gadus vēlāk tā var tikt zaudēta tieši tāpat, bez iebrukuma, bez lielas kaujas. Tikai lēna žņaukšana no tiem, kas ir nogriezuši visus ceļus atpakaļ. Un kad pēdējais no tiem tiks pārrauts, tur esošie Krievu karavīri būs pēdējie, kas to uzzinās. Ja šī analīze lika tev paskatīties uz karu citādāk, nospied patīk. Un komentē šeit zemāk. Vai Krima atkal kļūs par Ukrainas daļu jau 2026. gadā? Izmanto iespēju un abonē kanālu. Mēs sekosim līdzi katram šī sabrukuma solim šeit, uz tikšanos nākamajā video.